2017. gads Viesonamā Aglonas Alpi iesākās ļoti interesanti. Pirmo reizi savā pastāvēšanās laikā Viesonams vienlaicīgi uzņēma tik daudzus kinomākslas pārstāvjus, jo Aglonas novadā vairāku dienu garumā notika grieķu režisora Angelosa Francisa mākslas filmas Vīrus filmēšana. Filma top kā Grieķijas un Latvijas kopprodukts. Filmas veidotājiem Viesonams Aglonas Alpi tika izvēlēta kā apmešanās bāze gan vietas geogrāfiskā stāvokļa dēļ, gan pakalpojuma piedāvājuma plašuma dēļ, kas spēj apmierināt tik plaša cilvēka loka vēlmes. Aglonas Alpos viesojas filmēšanas grupa, kuri filmē mākslas filmu Vīrus. Nevienam nav noslēpums, ka mākslinieki ir īpaši viesi, jo māksliniekiem ir dažādi raksturi, dažādas nianses varbūt ēšanas paradumos un dažādas nianses varbūt arī dienas režīmā un dienas grafikā. Kā Aglonas Alpi tika ar māksliniekiem galā? Pirms es atbildu uz jūsu konkrēto jautājumu, es gribētu tomēr pāris vārdus vispār izteikt šai sakarā. 17. gads sākās ar ļoti interesantiem cilvēkiem jau sagaidot jauno gadu. Tās bija cilvēki no jaunā rakursi, pēc tam bija grupa no skaistiem skatiem, no aģentūras, un tas viss bija 31. un 1. Pēc tam man bija ļoti jauki viesi, ģeologi, kas ar tā neparasti ziemas vidū. Un tad lūk šis variants, kas attiecas uz filmētājiem, veidojot šo filmu. Un mēs zinājām, ka pagājušā gadā par šo jautājumu bija saruna, ka varētu būt. Kādas tās izjūtas ir? Izjūtas ir ļoti, kā lai saka, ļoti dažādas. Kāpēc? Pirmām kārtām es ar cieņu un pietāti izturos kopumā pret šiem cilvēkiem, jo man patīk tie, kas kaut ko rada no jauna, un es viņus katru ļoti labi saprotu, ka tie ir tie cilvēki, kas faktiski mūsu dzīvē ienes to pašu gaišumu, kas vispār notiek. Tā pašā laikā es saprotu, ka katram cilvēkam ir savs stāja, savs vērtējums, sava pieeja katram, un, protams, ka tas nav vienkārši it kā, ja? Tieši tāpēc es gribēju, lai šo faktu nofiksēju, jo es pašaku labrīt, labdien, un kādu uzliekam brokastis, protams, ka pirmām kārtām tie pārējie visi, kas strādā Gunitiņa visvairāk, Rolands un arī Apolinārijas, un vārds sakot visi, kas man te palīdz, es ļoti priecīga, arī Iveta, tepat no Aglonas, un tas ir bezgalīgi labi, bet tajā pašā laikā, es domāju, mēs skrienam garām, un es palaižu izdevību tādu garām, ar šiem cilvēkus es aizmirsīšu, kā viņi izskatās, kā viņus sauc, jo man žēl būtu šo skaistā laika, kas īstenībā tā tik strauji aizskrien. Un mēs tādā vienā steigā, jo jūs iedomājaties, viņu brokastu laiks ir, teiksim, rītā jau būs 5, tad ir 5:30, 2 rītus 6:30 brokastis. Un tas viss ritms mums ir pavisam savādāks un ārkārtīgi grūti bija pierast pie šī ritma. Bet tas pagaidām mēs, tā sakot, badā neviens nav nomiris, viss tā kā stiek, un man ir tāda normāla attieksme pret šo radošo publiku vai kā teikt tautu, kas mums ienes citā plāksnē tā. Un viegli nav, bet tiekam galā. Pagaidām tiešām līdz šim brīdim esam tikuši galā. Un otrkārt, man ir ļoti svarīgs fakts, ka mūsu mazdēls Renārs ir savos 8 gados ir kļuvis par filmas aktieri, kurš māk skatīties pa logu.
Tas ir interesanti. Un viņš to bērns nesaprot. Bet es domāju, ka tā ir tāda vērtība, ko viņš savā dzīvē varēs vienmēr atcerēties, kā tas bija tajā trakajā, trakajā laikā, kad vēja pūta, sniega, un visapkārt augstums un nepazīstami cilvēki un tā tālāk. Protams, ir tas, ka šeit ir tik forši aktieri, ar kuriem vakar bija interesants tikšanās arī man. Jo redzat, kā ir ar cilvēkiem, kurus es redzu pirmo reizi, tas ir, es viņus iepazīstu, bet aktieri, tā kā mēs zinām viņus, viņi man liekas, kā viņi mani var nezināt, jo mēs tik ļoti labi visus zinām, viņus mēs pazīstam, viņi ir tā sakot mūsēji, ja? Visādā ziņā. Lūk tā, un man, piemēram, kārtējo reizi ir ļoti interesanti, kā šī aktrise, kas ir no Grieķijas, ja? Ka viņai ir tik daudz tādas mīlestības pret mūsu cilvēkiem un īpaši pret manu Ailitu. Un es skatos, meitenes tur raksta, arī mūsu latviešu meitenes raksta šitos te datorus. Uz datoriem, bet Ailita tur blakus. Un viņi pārdzīvo, ne? Un viņas neko tādu, kā saka, es skaidri redzu, ka viņi zināmā mērā traucē. Bet viņas tik tā iejūtīgi, un tas man arī ļoti sajūsmina. Un tāpēc ir tie brīži, kad, redzat, viņi ir visi emocionāli, visi ir. Un es jau arī, kā jūs zinat, nemaz neesmu tik vienaldzīgi pret pasauli, ka man arī savas emocijas, un es arī dažreiz uzdzirksteļoju, kā māku. Un, protams, ka tas nav ļauni, tas ir vienkārši tā, kā saka, mirkļa variants. Cik liels mākslinieku pulks tad viesojas pie jums? Jā, viņi gan viesojas, gan strādā galvenokārt. Tikai, protams, pie mums viņi tikai nakšņo un brokasto ļoti agri un ļoti agri vakariņo. Mēs mēģinām sūtīt viņiem tur zupas, lai viņi nenosāst galīgi. Un tā mūsu mājā ir tā kā 25 personas, ja? Un pie Rolanda, tur tā viesmāja Aglonas sakuli, tur ir cik 12? 14, 15. Tā, protams, mainās tas skaits. Un kopā mēs aptuveni tā no 35 līdz 40 personām. Tā kā mums ir ko rauties, ir jauna, interesanta pieredze. Salpi, tik daudz vienlaikus video aparatūras, skaņu, atskaņošanas aparatūras droši vien vēl nav piedzīvojusi, jo Aglonas novadā notiek ļoti interesantas mākslas filmas veidošana un arī filmēšana. Šodien mēs tiekamies ar filmas režisoru, producentu, galveno aktieri un, kā saprotu, vēl viens aktieris piebiedrojas mūsu pulkam. Kas tā ir par filmu? Švien sāksim ar režisoru, jo kā nekā, režisors ir pats galvenais. Tātad mazliet par režisoru, cik režisors ir atpazīstams kino mākslas vidē un kādas ir tās filmas, ar ko mēs viņu varam pazīt. So this is my 5th movie. Tā ir mana 5. filma. I made previous movies in Greece. Savas iepriekšējās filmas esmu filmējis Grieķijā. So this is my the first, let's say, movie that I'm Šī ir pirmā filma ārpus Grieķijas. And we choose Latvia to do a big part of the movie. And especially we choose this area, all this area, because of the unique landscape that have here. Izvēlējāmies Latviju, Latgali, jo šī ir unikāla vieta, skaista ainava un iespēja filmēt ziemā, kas mums bija ļoti nepieciešams. Latvijai ir 4 novadi. Kāpēc tieši Latgali? Vai bija dzirdēts iepriekš, ka Latgali atbilstu jūsu filmai? We have shootings also in Riga, but Mēs filmējām arī Rīgā, bet Latgali izvēlējāmies vietas dēļ. Supposed to happen in Russia, and here we find some
a part of the movie that it's a village and a community that lives in this village. Pēc scenārija filmas darbība norisinās Krievijā, un te mēs atradām ļoti piemērētu vietu. Orthodox church. And, baznīca pie diviem ezeriem, neliela apdzīvota vieta, kopiena, kas dzīvo tajā blakus. Tas viss atbilda mūsu vēlmēm. Filmas nosaukums Viruss. Uzreiz liekas, ka tāds diezgan nopietna filma, un mēs visi zinām, ko vīrus dara. Gan datorā, gan cilvēku organismā. Tātad kaut ko iznīcina. Vai filma ir par cīņu pret vīrusu, vai vīrus uzvar, vai viņš zaudē? Par ko ir filma? The title of virus is a kind of metaphor. Vīrus, tā ir metafora. Like you said, virus is something that can damage not only kā jūs pareizi pieminējāt, tas ir kaut kas, kas var kaitēt, sagraut. So that's why the movie is called Virus, because it's the same kind of in the movie Virus, it's kind of the self-centrism of the two main characters of the movie, that is Anna and Petros. Filmā ir runa par divu galveno varoņu noslēgšanos sevī. They live together some years now, and they are very, very deep in love. But somehow virus is when both of them go deep and deeper in their own subjectivity, in their own self-centrism, and they think that they do something good for the other one, ir iemīlējušies, bet ir ieslīguši katrs savā iekšējā pasaulē. Es sapratu, ka ideja radusies jums, kā režisoram, kā bija ar aktieru izvēli. Vai tas bija kā vienmēr, vai šajā gadījumā tā, ka filmēšana notiek arī Latvijā, Latgalē, ne Grieķijā, kur ir cita pavisam vide, vai ar aktieriem bija problēmas izvēlē, un kāpēc galvenie aktieri izvēlēti, teiksim, Grieķijas? Ar Katju mēs strādājam jau iepriekšējās divās filmēs. Ar Andrēsu mēs strādājam kopā pirmo reizi. Both of them are some of the best actors in Greece. Abi aktieri ir labākie aktieri Grieķijā. For me, they were the perfect couple. Man viņi likās ļoti piemēroti šīm lomām. This couple in the movie is Greek. So they don't play something else. They play a Greek couple that goes to Siberia. Pēc filmas sižeta galvenie varoni ir pāris tieši no Grieķijas, kuri dodas uz Sibīriju darba dēļ. And so I choose them because I found that they fit completely to Viņi ir lieliski aktieri un pilnībā atbilda filmas prasībām. Kā ar lomām tika Aglonas novada vietējie iedzīvotāji, kuri arī piedalījās filmas filmēšanā? Es kā saprotu, lielākoties masu skatos. Yes, first of all, everybody was very, very helpful in Jā, visi bija ļoti izpalīdzīgi, kas bija ļoti svarīgi. Producents par to varētu pastāstīt vairāk un plašāk. Can tell you more about that. And so and in the same time, all the actors that play some secondary roles in Aglona, some people that they are Pārsteidza, ka aktieri un arī bērni no Aglonas, kas tēloja otrā plāna lomas, bija ļoti, ļoti profesionāli. Galvenajai aktrisei varbūt jautājums, kāds vīrus ir starp jums diviem? First of all, I would like to say that I am very happy that I am here in Latgale. Firstly in Riga. Sāksim ar to, ka es esmu ļoti priecīga būt šeit, Latvijā, Rīgā un Latgalē. Very pleasant that all these people help us
and help in any ways. I mean, it's despite the hard conditions here, all the people and the cold, all the people, they are with Priecājos warm hearts un apbrīnoju to, ka visi ir izpalīdzīgi, neskatoties uz augstiem laika apstākļiem. I cannot describe how I feel very, very well that Īsti pat nevaru aprakstīt, cik lieliski jūtos the šeit. landscape are amazing, and I could found many reasons for anyone to come here and shoot something here or to come here for any Šeit ir burvīga reason. vienreizēja ainava, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc filmēšana notiek tieši šeit. All this area. And about the virus between the couple, the virus is that maybe now we could have this session together. My example is this, that maybe we talk together and the camera is there and you asking something and this interview, but we cannot really connect somehow. This is the virus. And this happened not between us right now, happened in relations about 10 years or friendships, about this is the virus for me in this film. That how someone that you feel that he or Ja runājam she par filmu vīrus, to varētu aprakstīt tā, ka divi cilvēki dzīvojot kopā, diendienā komunicējot, pēkšņi saprot, ka nepazīst viens otru tik labi un cenšas iepazīt viens otru no jauna. This is the virus. Vai Latvijā jūs esat pirmo reizi? Yes, and I am very happy. All the people here, all the production and the crew, everyone. Jā, esmu laimīga. Liekas, esam pazīstami visi savā starpā jau sen, un tā ir ļoti lieliska komanda. Šodien bija ļoti smagi filmēties sakarā ar to, ka jūs, saprotu, sveitīja ūdeņos un šajos apstākļos, kad ir mīnus grādi, jums kā grieķietei līst augstā ūdenī. Kā jums šodien patika Latgales augstie ūdeņi? Labi. Saprotu, ka jau tik daudz latviski ir apgūts, un saprotam, par ko iet runa. Labi, jā? Labi. It was hard scene, but it was... Jā, tā bija smagaina, bet komanda mani atbalstīja un palīdzēja. For me, it was hard day for all the crew that they prepare all the scene, the production, that they could give me all the protection that I need, and this is matter of it's matter of many things, and it wasn't at the end so hard day, because all doesn't matter. No, it's okay. All the production and all the crew, the production and the crew prepare this and makes me to feel it like nothing. It's and about the lake, frozen lake, but good people and everything. It was. I told you that Cilvēki bija pretimnākoši, neskatoties uz to, ka ezers bija aizsalis, neskatoties uz tiem laika apstākļiem, augstumu un smagajiem filmēšanas apstākļiem, viss noritēja tā, kā bija iecerēts, un viss bija labi. Varbūt jautājums draugam, vai draugs arī slimo ar to pašu vīrusu, vai drauga izpratnē šis te vīrus, ar ko tiek slimots, vai pārslimots attiecībās, un tā ir mazliet citādāks. Vai tas ir vīrišķais vīrus, jā, kā jūsu izpratnē jūs redzat, vai tāpat kā jūsu draudzene? The virus,
I guess it's somehow I can share this feeling that also Katja described. Es domāju, ka man ir līdzīgas sajūtas kā Kaķei. A change in the relationships, and this can be also like in a lovers level, or like in a friends level, or family level, or whatever. Runa ir par izmaiņām attiecībās vienalga, vai tās notiek draugu starpā, vai precētu pāru starpā. Tās ir pārmaiņas, kuras sākumā šķiet mazsvarīgas un varbūt mazas, bet pieaug un kļūst varbūt lielākas nekā gribētos. Vai producents Latvijā ir pirmo reizi, un kā viņam patīk Latvija, un kā viņam patīk Aglona? We were here a year ago again when we were looking for the right Mēs šeit bijām pirms gada meklējot īsto vietu filmēšanai. And we had decided to come to Latvia because we had found the right professionals, the right producers to work with, the right crews. We had seen their work before and we were Mēs nolēmām doties uz Latviju, jo bijām atraduši lielisku profesionālu komandu un atbilstošu vidi. We came because we felt that this was a place that was very beautiful. It's a place you want to see in a film, and it also served the purposes of our script. Aglona tika izvēlēta skaistās ainavas dēļ. Mēs esam laimīgi, ka varam būt šeit. Šeit koncentrējas visas labās lietas, kuras mums bija nepieciešamas. Vai Aglonas Alpi apmierina jūsu grupu, jo es saprotu, ka smags darbs un vajadzīga laba atpūta. Vai jūs Aglonas Alpos atpūšaties pietiekami, lai nākamā dienā varētu mudri strādāt? We've been in a bread museum. Bijām maizes muzejā. It was very, very nice. Bija ļoti jauki. It was the only day that we Tā mums bija vienīgā brīvā diena. And it was very nice, Bet mēs esam ļoti aizņemti ar filmēšanu, tāpēc papildus iepazīt šo vietu mums, diemžēl, kultūras varbūt ziņā neizdodas. Jā, ļoti skaista vieta. Ļoti sirsnīgi cilvēki, sevišķi Mihalīna. Ir ļoti viesmīlīga un sirsnīga kundze un padarīja mūsu uzturēšanos šeit ļoti patīkamu. Mūsu talismans ir Ailita. Our mascot. Režisoram jautāsim, kad būs pirmizrāde, jo, ja filma top, viņa kādreiz arī ir piedzīvo savu pirmizrādi. Vai pirmizrāde būs drīz? Pirmizrāde plānota pēc gada. Cik procentuāli tagad ir jau nofilmēts? We filmed, I think, half of the movie. Varētu teikt, ka puse jau ir nofilmēta. 2 weeks or 3 weeks. Un filmēšana varētu turpināties vēl 2-3 nedēļas. Aglonas novadā ir iznākusi filma ar nosaukumu Spēka zeme dvēselē. Tātad Aglonas novads kā spēka zeme dvēselē. Ko jūs paņēmāt spēkam no Aglonas novada? Beauty, I would say. It's a beautiful place, and I will have some very important memories from. Jā, skaistas ainavas, skaista vieta. Tas tieši paliks atmiņā. Experience is very strong and powerful. I cannot say about Aglona because I haven't seen much, to be honest. We were shooting the whole time, so. But I keep this like a good memory because of the crew and all. It's good when you work in such conditions. You sometimes there's a tendency that. Es domāju, ka pieredze. Šī filmēšana paliks atmiņā gan profesionālās komandas dēļ, gan sarežģīto apstākļu dēļ. Siltas atmiņas.
the landscape and all this, it's powerful and quite Es domāju dangerous par at ainavu. the same time. This is I will keep. I think that all this area, like I saw it in location scouting and now in the shooting, is something that attracts me here is a kind of spiritual music that you can Kas mani feel piesaistīja, in this place. īpašās I don't know why, sajūtas but, un there is garīgais something, spēks, ko that you can feel it. šeit And, izjūt I tieši think šajā it's, konkrētajā vietā. very nice because it's a very, very cold Te ir place, ļoti augsti, but bet with ļoti a very, sirsnīga very un warm, silta uzņemšana. heart. Silti cilvēki. Tas laikam Latgalei raksturīgs, ja? Vai jūs tagad bez, teiksim, špiķeriem varat nosaukt, kuras tad tās bija Aglonas novada vietas, kurās jūs izjutāt šo te spēku, ko jūs tikko minējāt? I'm very bad in names and places exactly to say, but it's something that I was feeling in every place where we shoot, in the lake today, in the church. Grūti atcerēties tos nosaukumus the day konkrētos, before, bet tas viss and, jūtams visur, kur in mēs all the filmējām. area that we shoot. I think that yesterday and every time we hang, because we have it's the blue church by the lake. Atmiņā paliks zilā baznīca pie ezera. Not just beautiful, but it has also something Tā that ir nevien skaista, bet rodas sajūta, ka tā ir no citas pasaules. it has something magical. Tajā ir kaut kas As I maģisks. said, I cannot recall specific names for sure, not places, all the places that we've been, that I've been, because we also, with me and Katja, some days we don't have the same day shooting, so she visited some places that I've never been, and probably I'm gonna visit some other places that you're not gonna be. So it's, I will say the same, it's a sense, and if as you said, this place is Vietu well nosaukumus known gan for, neatceros, bet visās vietās, spiritual power, kurās mēs bijām, maybe something like jūtama this enerģija, is already upon us. garīgais spēks. That's why I'm feeling warm amongst us. I prefer to speak after, and because I think that the movie speaks for herself. You don't need to hear the words of people that and what they think. It's better that you go inside and you go deep into the Filma script runā that, pati par sevi. the movie Labāk can, vērtējiet paši noskatoties. Aiditiņ, kā tu jūties ar Grieķijas, nu, teiksim, sadraudzējoties ar Grieķijas izcilāko aktrisi? Mierīgi. Mierīgi. Māsieri. Nu, ļausim jums gatavoties rītdienai, neaizskavēsim, mazliet parunāsim ar jūsu aktieriem. Šodien man uzrunāja ļoti mācītājs, jā, tāpēc laikam atvadīsimies uz redzēšanos un mīļi gaidīti Latvijā, mīļi gaidīti Latgalē, mīļi gaidīti Aglonas Alpos un Aglonā un varbūt režisoram, jā, tad, kad nākamās filmas veidosiet nākamām filmām režijas, nu padomājiet, varbūt kāds kadrs varētu nākt atkal no Aglonas un Latgales, Latvijas, un varbūt kādreiz vēlreiz tiksimies Aglonas Alpos. Paldies! 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 Vai ir vai nav smagi? Es nemaz nemēģināšu iebilst vai kaut kā strīdēties, jo es to arī izjūtu kā ļoti lielu atbildību, protams, jo neviens jau sev it kā nav naidnieks. Atbildība ir liela un gribas izdarīt to, katrā tajā darbībā, kas jādara manam tēlam, ja, izdarīt tās lietas, kurām obligāti būtu jābūt kādā no šiem te, kā lai saka, rituāliem, ja? Bet arī, lai tas ir
lai arī nav zaimošanas ceļu, teiksim tā. Nu, es kā ne mācītājs, ne svētais tēvs, kuram nav tādu pilnvaru man, ja, lai es darītu to, kas, teiksim, filmā, kadrā izskatītos, nu, ticami tā, kā tam būtu jābūt īstenībā, bet nedarot to, ko es nedrīkstu darīt, un izdarot to, kam tur noteikti būtu jābūt. Kā jūs gatavojaties šai lomai? Nu, tā arī gatavojos. Skatos, meklēju internetā, braucām, tikāmies pie mācītāja, pie tēva Sergija, konsultējāmies ar viņu, nu, lai mēs neizdarītu nepareizas lietas, jā. Lai ir skaidrs, ko noteikti var un ir nepieciešams darīt, un ko noteikti mēs nedrīkstam darīt, nu, tie, kas mēs neesam. Ja. Tāpēc vien tā atbildība ir tāda, nu liela, jūtama. Tur ir jāzina, ko teikt, un vai vispār teikt, vai labāk neteikt neko. Vai vizuālais tēls, jums tas ir ikdienas tēls, ko mēs tagad redzam video kadrā, vai tas arī tika gatavots filmai? Nu, ir tā, ka jau kaut kādus gadus vairāk vai mazāk tas tēls man ir tāds. Nu, parasti man mati gan ir savākti un citā vienkārši. Nē, tas tātad bārda netika audzēta, lai izpildītu šo te lomu. Tā dīvaini bārda man kaut kā auga. Un tad, jo mēs braucām ar vienu aktieru kursu uz Poliju, uz festivālu, un tad es nodzinu visu sejas apmetojumu, noatstāju uzacis tikai, un viss pārējais bija apmēram uzacu garumā. Un tad tā viņa auga, un tad bija viens piedāvājums, kur bija bārda vajadzīga, tad bija vēl kāds filmēšanās piedāvājums, kur vajadzīga bārda. Un ar šo konkrēto lomu piedāvājumu sanāca tā, ka tieši tajā rītā, pirms iešanas uz darbu, es tā kā vannas istabā tā paskatos spogulī, nu, pavisam slikti ar to bārdu, te jau ir nogriezts, te kaut kas vēl ir. Un nu jau ir ne pirmais gads, ka nu tā kā vajadzētu kaut ko mainīt, ka nu vismaz uz pusi noīsināt, jo varbūt vasarā, ja būs cits kino, kur pagājuši vasar tika iefilmēts, kāds gabaliņš ir attauks vēl pusgadu. Un nu burtiski jau gandrīz bija ar šķērēm rokā tai vannas istabā, un sapratu, nē, nu tur man aizies vismaz pusstunda, bet man ir jāskrien uz darbu. Labi, vakarā atnākšu mājā, tad nogriezīšu to bārdu. Un aizsteidzos uz darbu, un tad zvana producente un saka, Dainī, te vēl bārda ir? Es saku, nu redz, pirms pusstundas viņa varēja vairs nebūt. Ja. Un tad, jā, nu, tieši tēlam tas arī, kā mēs zinām, ļoti labi atbilst, nekas nav jālīmē, viss īsts un dabisks. Uz ko mēs arī tiecamies, lai tas būtu, nu, cik iespējams tuvu. Nu, tā jau mēs ikdienā lomās cenšamies, vismaz man tā vienmēr ir pārsvarā laimējies, ka darīt, nu, tā, lai jebkurš skatītājs, kurš skatās, atpazīst sevi vai savus kaimiņus, un, nu, lai tas ir ticam, lai tas ir pa īsta. Mēs teikt, ka nekas nenotiek tāpat vien, droši vien tas laika trūkums, kur jūs pārdomājāt griezt bārdu, bija jums likteņi ierakstīts un nolemts. Kādas lomas vēl tika dzīvē spēlētas? Jo, kā noprotu, mācītājs ir vissarežģītākā līdz šim laikam, ja? Patiesībā jā, tā arī ir, varētu teikt, ka nu, es tā esmu audzis, jo nu, tik nopietni, tik tāda atbildība, nu, es to tā uztveru, un manuprāt, ka tas tā arī, nu, loģiski ir. Nav vēl bijusi jauna, bet nu, ir visādi tēli bijuši. Es pašos Rīgas sargos biju it kā tā, nu, varētu tā teikt, lielā Ļaundara Bermonta aģutants, kursa biedrs Ģits Krūmiņš bija Bermonts, es viņam par aģutantu. Tāda lieta bija, un tad bija arī tāds drusku dullības, nu, kā jau Artūrs Ēķis, kā jau ar Jānis Streiču, tas gods ir bijis Rudolfa mantojumā arī gan pirmajā, gan pēdējā kadrā. Kaut kā tā sanāk. Protams, loga tur ir pavisam tāda, nu, bet ir būts. Pļuk tā kā, un ieskaņošana tur sanāca, viss kaut kāds brīnums. Jānis Streičs tur no manis izvilināja ārā. Es pats par sevi pabrīnījos, cik daudz dažādas balsis es varu atveidot tomēr vēl, ja vajag. Ja. Un tā kā man bija jāparādās, tad viņš arī
neļāva man ieskaņot manā balsī, viņš gribēja kaut ko tur ļoti smalku tādu. Nē, tā kā pieredze ir, bet šis ir atkal pavisam cita pieredze. Tātad mācītāja loma šajā filmā vīrus, bet dzīvē kādu lomu pildat? Nē, ir vēl bijis arī izrādē Pēters Krilovs savulaik taisīja Daugavpils kursam, jaunākajam Daugavpils kursam, kur mēs arī Rīgā viesojāmies, bija Abats Manon Lesko izrādē. Bet tas bija citādāk, tas tomēr bija citādāk, un šeit ir pavisam citādāk, jo šeit ir pareizticīgo mācītājs, un tur tomēr ir diezgan būtiskas atšķirības, teiksim, kas ir vienā ticībā, kas ir citā ticībā, kas ir citās konfesijās, un tāpēc ir diezgan daudz ko meklēt, pētīt, lai ielikt tajā kadrā, kas nebūs garš, bet tur viņam ir jābūt pilnam, kā jau. Jā, jūs stāstiet, ka tas ir viens teikums dziedošā formā. Tas ir šito te paņēmu tīru vārdu pēc. Novēlēsim jums rītdien atrast no tiem 4 variantiem to īsto formu. Tas man jāizdara šovakar. Jā, tas ir jāizlem un jāizdara šovakar, tāpēc mēs jums novēlam šo te, teiksim, spēku. Varbūt Aglonas novadā, kas ir, tik ļoti religioza vieta. Varbūt... Es pat gribētu teikt, ka varbūt tas arī ir labi, ka šī filmēšana notiek šeit. Jo mēs taču Latvijā dzīvojošie, mēs visi zinām, kas Aglona ir Latvijai. Jā. Un ne tikai Latvijai, tieši ticības dēļ. Un jā, tas spēks šeit noteikti ir. Un es domāju, ka tas man arī palīdz un ļauj man izdarīt visu pareizi. Tad novēlēsim, lai Aglonas Alpos jums ir šī šovakar apskaidrība, kuru no variantiem izvēlēties, un lai jums ir spēks un gandarījums par savu paveikto darbu, un lai šī ticamība ir tik liela jūsu lomas izspēlēji, kā gan skatītājs notic, gan arī kaut kāda funkcija, teiksim, svētības tiek arī līdz debesīm. Paldies, un man par Aglonas Alpiem, laikam grēks jau tā teikt, bet es jau kaut kad tā izteicos, pilnīgi pēc tādas garas, kāda ir šī katra diena, garas un vējainas un sniegotas augstas filmēšanās maiņas. Ziema taču, atbraucot šeit uz Aglonas Alpiem, laikam ir grēks tā teikt, bet gribētos teikt, pilnīgi tā kā atnāca paradīzē zemes virsū, tā kā uz paradīzi zemes virsū, tur nokļūstīja Aglonas Alpos, kur ir ļoti garšīgi paēst, ļoti garšīgi, visi ir ļoti garšīgi, visi ir ļoti silti, visi ir mājīgi un tiešām prieks, un saimniece pati ir ar savu ģimeni, ar saviem palīgiem, viss ir ar visu sirdi, tā teikt, cenšās mums palīdzēt, un paldies Aglonas Alpiem par viesmīlību un jauku uzņemšanu. Un paldies Aglonai, paldies visiem, kas palīdz, un Dievs dos uz labi. Liels paldies! Sēdēšanās! Tas masu. Skatos, ka visa vakara garumā, kamēr visi ēd, pusdieno, vakariņo, bet jūs visu laiku strādājat un turpinat strādāt. Varbūt par savu profesiju, kāpēc jums, kamēr visi ēd un atpūšās un it kā atpūšās, ir jāstrādā un jānodrošina un jāvala kaut kādas lapas. Kas tās bija par lapām un ko jūs sagatavojāt viņiem? Jā, principā tās lapas, ko es gatavoju, bija filmēšanas plāns. Un tas filmēšanas plāns ietver visu pēc kā. Visu informāciju, kas ir jāzina filmēšanas grupai.
Un tā informācija liela daļa savācās filmēšanas dienas laikā, tāpēc tas, kas notiek, es to informāciju visbiežāk iegūstu pēc filmēšanas, kamēr visi ēd, tikmēr es sēžu un aktīvi strādāju, lieku visu to informāciju kopā, lai pēc vakariņām es tiem cilvēkiem varu iedot tās lapiņas. Un mana amata nosaukums ir režisora otrā asistente. Principā, jā. Bez printēšanas un kopēšanas un tādām lietām vēl ir, ja mums ir uz filmēšanas laukuma ļoti daudz cilvēku, tad, saucamā masu skati, ir daudz, piemēram, šodien mums bija arī 10 masu skati, tad es palīdzu režisoru pirmajam asistentam, kas ir cilvēks, kas kontrolē laukumu, palīdzu viņam savākt visus tos cilvēkus kopā un, principā, palīdzu viņu darbā. Un, kad es beidzu to darbu, tad es atkal atgriežos pie datora un atkal, principā, to vien daru, kā sēžu un vācu kopā informāciju. Tā, jā. Un filmēšanas plāns ietver tātad tajā dienā filmējumās ainas. Tad ir transporta saraksts, kur kam jābrauc, kur kam jābūt, cik aktieri, kāda aktieri, cikos viņiem jāierodās. Tad vēl visa informācija par lokāciju, kur mums jāierodas, arī tur pilnīgi visu telefonu numuru, kāda mums būtu nepieciešama. Tas nozīmē, ka jūsu kļūda uz papīra var dārgi izmaksāt visai filmai. Ļoti sāpīgi, tāpēc ir ārkārtīgi uzmanībai jābūt. Un es esmu paspējis kļūdīties, kuras vēl ir bijušas mazas kļūdas, bet katrā ziņā viena cilvēka kļūda ietekmē visu to ķēdīti, jo katrs posmiņš ir ļoti nozīmīgs. Un, kā saka, cik ir spēcīgs, stiprākais ķēdes posms, tik spēcīgi arī ir tā ķēde. Un visi it kā ir atkarīgi viens no otra. Un, protams, tas plāns ir tas, pēc kā visi vadās, un tikko ir kaut kāda kļūda, tad kaut kas nobrūk un kaut kas neskrīt. Tāpēc ir problēmas filmēšanā. Vai ir bijuši kaut kādi, teiksim, ļoti smieklīgi vai amizanti, humora pilni pārpratumi vai uz filmēšanas laukumu vai jūsu ierakstos, kas radīja kaut kādu interesantu, teiksim, pat vai anekdotes cienīgu nostāstu? Ja godīgi, katrā projektā ir kaut kādi tādi notikumi, un tas ir, viss tas filmēšanas posms ir ļoti ārkārtīgi. Jā, bet vairāk par Aglonu. Vai Aglonas teritorijā notika kaut kas tāds interesants? Ja mēs zinām, ka arī Aglonā piedalījies diezgan daudz masu skatos Aglonas novada iedzīvotāju. Kā mums izskaidro režisors, kā ļoti viņš bija pārsteigts par masu skatiem un Aglonas novada iedzīvotāju profesionalitāti. Jā, principā, esam vispār pārsteigti un, jāsaka kompliments vispār jūsu rajonu iedzīvotājiem, ka jūs esat tik draudzīgi un kā piemērs, varētu teikt, mēs filmējām kā bija nosaukums, bet ļoti mazā ciematiņā, kā jums izmētāt tie ciematiņi. Grāveri, Kastumina, Priežmale. Bija vēl viens pirmais, Folvarka. es tagad nepateiktu. Nav svarīgi, jā. Nē, es vienīgi centos jums varbūt atgādināt. Principā, jā, vienā no visiem tiem. Pirmā diena, kur mums notikās, mums vajadzēja pilnīgi pēkšņi ieiet vienā mājā un palūgt īpašniekiem, vai mēs drīkstam ieiet tajā mājā, ielikt mūsu cilvēkus un filmēt viņus ārā no ielas. Un, ja es to darītu Rīgā, tad es pilnīgi zinu, ka mani tur izmest no tās mājas ārā, bet tagad es gāju Aglonā un tur cilvēki vienkārši viņi tādu lūdzu, nāciet iekšā, filmējiet, vienalga, ko, es nezinu, vienalga, mēs esam priecīgi jūs uzņemt, un tā sirsnība, ko mēs te sastopam, ir ļoti pārsteidzoša un ļoti sirdi sildoša, un tas mazliet liek atkal ticēt cilvēku labestībai un tam, ka cilvēki ir gatavi uzņemt savās mājās pilnīgi svešus cilvēkus, kuri pat nerunā latviski lielākā daļa. Tas nozīmē, ka Aglonas novada cilvēki kameras nebaidās. Nē, vispār nebaidās sveši cilvēki, jo, teiksim, atkal piemērs Rīga, kur es esmu gājis pa dzīvokļiem, cilvēkiem tādi ejiet projām, bez mazliet domā, ka kaut kāda noziedznieka nāk, tā, ka viņiem izlaupīs tur māju. Šeit cilvēkiem tas nerūp. Es esmu atnākusi ar lūgumu, viņi tiešām uzņems ar sirsnību, un tas ir pārsteidzoši, un tas ir ļoti, ļoti jauki. Jums režisors šai filmai ir no Grieķijas, tātad pavisam cits temperaments, un es kā saprotu, jūs režisoras otrais asistents, jūs arī citās filmās pie citiem režisoriem to pašu lomu pildat, jā? Kā ir? Pirmā reize, kad es to daru, es biju tā ir pirmā reize, jā? Es biju citos amatos, un
Nē, es gribēju varbūt salīdzināt, ja ir bijuši varbūt citi režisori un kā. Es varu salīdzināt, ņemot vērā citus amatus, kuros es esmu strādājusi, un, temperaments, tā, protams, ir kā jau režisors, viņam savas prasības, un ja tās prasības kaut kādā mērā varbūt netiek īstenotas, vai, kas gan šajā projektā nav aktuāli, jo it kā viss atbilst tam, ko režisors ir vēlējies redzēt, tad, nezinu, reiz mums nav bijusi kliekšana varbūt uz laukuma, jo ir režisori, piemēram, tie paši krievu režisori. Tā ir kaut kāda, nezinu, tendence, ka, ir visu laiku tā pacelties balss tonis tajās rācijās, visu laiku ir tas mazliet normāli saruna, ir kliedzošā pavēlošā formā, jā. Ne pavēlošā, bet mazliet, varbūt pat draudzīgs tas tonis, bet viņš būs, tāds kliedzošs. Jā, bet Aglonas Alpu namamāte Mihailīna Sakulē atzina arī, ka neskatoties uz to, ka jūs esat tik kupls mākslinieku skaits, tomēr ar jums un jūsu tās, teiksim, niansētās prasības tikusi galā. Tātad tas ir kompliments jūsu visai radošajai komandai. Prieks, jo mēs katrs tomēr esam arī individualitātes, un tāpēc katrs ar saviem tur trūkumiem un tur plusiem, mīnusiem, un katram, mēs visu laiku apgāžam arī glāzes, jo tas mēs jau kuro galdautu piesmērējam un tur tā. Bet, protams, katrs, kā jau kurš cilvēks ir sava personība, un tāpēc arī ir svarīgi, kad mums tā komanda ir kopā, ir ļoti svarīgi, ka savācās līdzīgi domājoši cilvēki un draudzīgi noskaņoti cilvēki, un tāpēc mēs visi šeit esam cilvēki ļoti draudzīgi. Mums ir brīnišķīga komanda, tiešām mums visi ir. Jā, mēs to arī izjūtām šovakar, ka neskatoties uz to, ka diezgan liela un kupla pārsvarā viņi sadalās grupās, bet jūs tā kā viena liela ģimene. Kurš bija atbildīgais pār mākslinieku izmitināšanu un kurš tad atrada Aglonas Alpus? Mums ir tāda burvīga producenta Daiga Lifčāne, viņas asistenti Janeti, un viņas abas ir pilnīgi tā čaklās rokas, un viņas to visu atrada un visu izkārtoja, jo principā tie ir divi cilvēki, tie ir producenti un producenta asistenti. Tie arī visos projektos ir tie, kas dara to praktisko pusi. Viņi ir tie, kas kārto visu to, lai tā filmēšana turētos kopā, lai būtu. Viņi pirmkārt savāc cilvēkus, otrkārt viņi iedod tiem cilvēkiem kameru un visu, ko viņiem vajag, lai tā filmēšana vispār notiktu. Un, protams, ja mēs esam izbraukumā, tad viņi atrodas labāko vietu, vistuvāk mūsu filmēšanas lokācijām. Jā, jo Aglonas Alpa ir ļoti labā lokācijas vietā, sakarā ar to, ka te jūs, piemēram, filmēsiet Lūdzā, Krustpilī un atgriežoties te diezgan ir tuvu. Mazliet jūsu skatījums, tā kā jums, es saprotu, arī režija ir zināma. Ar kādu vīrusu ir saslimuši abi galvenie varoņi? Tas jau izpaust filmas noslēpumu, diemžēl to gan nevaru. Tā ir intriga, jo filmas, ceru, tiks rādīt arī Latvijā. Kaut kādā brīdī droši vien, jo tas tomēr ir Grieķijas un Latvijas koprodukts, bet, diemžēl, par saturu nevar neko izpaust. Tik jums režisors pastāstīs, bet, es tā kā nezinu to, ko viņš būtu pastāstījis. Jums būs arī intriga, ko tad pastāstīja un ko atļāvās pastāstīt mums. Tas gan, to es rīkumi pēdašu. Novēlam jums nekļūdīties, novēlam jums būt, teiksim, pulksteņa mazam kalpiņam bez kļūdām, lai tās kļūdas sistēmā neieiet un nerada vīrusus. Super, paldies. Un ar prieku atgriezīsimies Aglonā un ieteiksim mūsu kolēģiem atgriezties, jo tiešām esam priecīgi šeit. Jā, paldies. Paldies jums. Tikko mēs ieradāmies no Aglonas Alpiem uz Aglonas Cakuļiem. Un pēc smagas diezgan un salīgas dienas uz ezera, kur notika ļoti tāds pareizticīgiem viens no svarīgākajiem rituāliem, pie kamīna tātad sildās kostīmu mākslinieks. Jā, ir ļoti patīkami būt tagad tādā siltumā, jo tiešām diena bija smaga, bet veiksmīga. Es pildu pienākumus, kas ir saistīti ar kostīmiem, izpildu režisora vēlmes, sagādāju kostīmus, un šeit tieši tā kā mēs esam komandējumā no Rīgas, šeit Latgalē, Aglonā, mums bija tādas pozīcijas, ka mums ir masu skatu dalībnieki. Un mēs zinām, ka ļoti daudz Aglonas novada iedzīvotāji piedalījās. Jā, Aglonas novada iedzīvotāji, un kopā ar aktieru atlases departamentu
bija ļoti veiksmīga sadarbība, jo ļoti atsaucīgi cilvēki un tiešām saprata, ko mēs vēlamies redzēt, kādās drēbēs viņiem ir jābūt. Un man tiešām ļoti maz bija jādara korekcijas. Ļoti, ļoti milzīgs paldies atsaucīgiem Aglonas iedzīvotājiem. Un es ceru, ka vēl pārējās turpmākās dienas, kas mums ir jāfilmē, ka būs tikpat jauka sadarbība. Un mēs atrodamies šobrīd brīnišķīgā vietā. Tas ir Aglonas Cakuli. Mēs esam ļoti pateicīgi saimniekiem, kas mūs šeit uzņēma. Un mums šeit ir ļoti omulīgi un ļoti silti. Jā. Kā mēs zinām, ka apģērba autentiskums daudzās filmās ir ļoti svarīga funkcija un loma. Jo bieži vien pāršūts tērps, viņu var sašūt, bet viņam nav tās varbūt smaržas un to arī un garšas, ko arī jūt savu kameru. Kā Aglonas iedzīvotāji tika ar šo uzdevumu? Viņi ļoti labi tika ar vienmēr sakot mums darbība, reālā darbība, kas notiek filmā, notiek Sibīrijā, tādā mazā miestā. Līdz ar to būtisks punkts bija, ka jābūt nemodernām drēbēm. Nemodernām drēbēm, un man bija arī daudz sagatavas, līdzi no Rīgas paņemtas, bet tiešām cilvēki, kas nāk uz masu skatiem, kas ir sarunāti un kas ir aizrunāti, viņi ļoti precīzi saprot mūsu specifiku. Es pat brīnos, es esmu sajūsmā. un atnāk diezgan gatavi tiešām tādu, kā mūsu kadra estētika ir vajadzīgs, Jo mums ir tāds mierīgi, pelēcīgi, tumši tuņi, un tiešām es esmu ļoti pateicīga. Vai jums, tā māksliniecei, tērpu māksliniecei, ir savs fonds? Piemēram, tie paši Aglonas novada iedzīvotāji varētu kādu mantu jums rekvizītiem, vai ar to pietiek? Vai ar jums ar savu rekvizītu? Mums ir ļoti sarežģīti tādā ziņā, ka mums nav īsti noliktava. Un mums katrai filmai mēs lasām visu kopā no jauna. Es zinu vairākas tērpu mākslinieces manas kolēģis, kas būtu priecīgas par kontaktiem. Jā. Bieži vien tā gadās, ka ceļšķi lauku mājās ienākot vai remontējot augststāvā ir ļoti labi saglabājas meitelis, ļoti labi autentiska ir beretīte. Man pašai noliktava nav, bet es zinu, ka ir. Tas būtu ļoti priecīgi, mēs varētu, padalīties ar kontaktiem, Pirms mēs izmetam vecmāmiņas kažociņu, varbūt viņu var iemūžināt. Jūs nezināt to vērtību tam vecmāmiņas kažociem, kur mēs pēc tam ar uguni viņu meklējam. Pilnīgi neiespējami. Tas būtu ļoti interesanti priekš manis, priekš manām darba kolēģiem, ka mēs varētu tā... ka pirms met ārā sarunāt, ka varbūt tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs vienai vai citai filmai, jo tagad arī man būs viena vēsturiska arī filma, kur tieši vecas lietas Mēs visiem iepriekšējām, ko intervējām, jautājām, kādos tādos nozīmīgos un varbūt sabiedrībai pazīstamos projektos ir piedalījušies. Tātad mums mācītājs, kas izpilda mācītāju lomu, ir piedalījies Rīgas Sārgos filmējies, Jānis Streičs ir filmējis savās Rudolfa mantojumā, lai arī nenozīmīgās lomās, kā viņš teica, tajā filmā, bet tomēr. Tāpat arī šis jaunietis, kas atbild par datu jūsu drošību un padalījās, kā tad tie faili tiek no vienas kameras otrā un kā tiek saglabāti un tā. Un, protams, arī par ikdienu, ka ir students un ir arī, teiksim, māmiņu kluba, viens no tiem, kas māmiņu klubu rada, Varbūt jūsu tie spilgtākie. Rīgas Sargod nestrādāju, bet patās strādāju Namē Gredzenā. Dzirdēta filma, kas tas būs 18. gada. Viņa top vēl, 18. gada. Tad arī 18. gada filmas 100-gadējies arī strādāju. Mērijas ceļojums, tas ir pa Mēriju Grīnbergu, arī tur es esmu, un tad man, bet principā manā biogrāfijā es sāku pavisam ar citiem darbiņiem kino, pēc tam man,
pastrādāju citu darbu un tad atgriezos kā pie kostīmiem. Filmējās arī bērni dažos kadros, Jā. un pietiekami liels pulciņš no Aglonas novada. Jā. Kā, jums kā tēpa māksliniecei no malas izskatījās, vai bērniem patika tas, ko viņiem ģērb virsū? Man sanāca, ka es dažiem zēniem pamainīju tādas vecmodīgākas cepurītes. Viens var tā baigi, bet nē, piekrita tam tā, ok, ja ir tā jābūt, tad būs. Mums var bērni, kas mums filmējās, arī ļoti disciplinēti un ļoti bija patīkami, jā. Jo bērniem gadās visādi. Kā klājās ar bērnu, ar viņa lomu un ar viņa varbūt uzvedību vai raksturu mājas īpašnieku bērnam? Viņam bija problēmas ar cepurīti. Viņam gribējās savu moderno, un es viņam nemoderno, bet mēs vienojāmies. Viņš saprata, ka mērķa labad ir jāklausa tante. Jā, viņš saprata, ka te mums nav modas skats, viņš saprata to specifiku, jā. Man bija viss labi. Tad ar bērniem arī nekādu problēmu nebija, jā? Mums jau ir aktieru departaments, kur ir cilvēki, kas par viņiem parūpējās un ar viņiem sarunā, un tas paldies viņiem, jā, ka viņi prot atrast to kontaktu un viss ir jauki. Protams, augstums mums ir lielākā problēma. Jā, bet arī bērni tika galā ar to. Daudziem bērniem, tad, kad atgriezās no filmēšanas, es redzēju, kādi viņi atgriezās nosuluši, jā, un man pārsteidza tas viņu, teiksim, prieks un tā prieka sajūta, ka viņi bija Viņi saprata, ka tā loma nav būtiska, viņi saprata, ka viņa nav tur, teiksim, zvaigznes, jā, bet viņi saprata, ka viņiem tika dota iespēja, jā, kaut arī tos dažus kadrus būt, ka viņam tika iespēja, vislielākā iespēja izbaudīt to atmosfēru, ko, diemžēl, mēs ikdienā te, lauku vidē, nevaram sastapt, jā, un par to viņi tiešām pateicīgi. Tā aina, kur tie mazie bērni bija, divas ainas bija bērniem. Un tā otra bija tāda, ka viņa bija ļoti tāda ilga un dinamiska un kaut ko, un viņiem bija diezgan liels akcents un vēl tā pāriets, un viņi visu... To mēs redzēsim filmā, mēs to neredzējām. Jā, nē, tas it kā, ka viņi ir ārpus aiz loga, bet viņi bija ļoti nolasāmi un tā, ka viņi izdarīja, kas no viņiem bija lūgts. Jā, un otrā ainā arī abi divi bērni ļoti labi saprata. Saņēmās netrīcēt uz to brīdi, mēs jau viņus sildām kā spējam, jā, bet tik un tā, ziema ir ziema un... Tie rokās sildāmies pilventiņi, jā, tās ir tagad ļoti lielā, teiksim, lielā pietātē un lielā cieņā un lielā godā, jo bērnam turot pirmoreiz tādus silta elementus. Jā, mēs cenšamies, kā mēs spējam ar savām, jo šodien zēni, altāra zēni, kas mums bija pie, tiem bija traki, jo ziemas apavu vietā bija kediņas, jā, bet es neko nevarēju tur izdarīt. Jā. Bet sildījām kā varējām un arī beigās nemaz nebija tik sabēdājušies, tomēr jutās piederīgi. Aglonai ir tāda devīze spēka zeme dvēselē. Kas būtu tas spēks, ko jūs no Aglonas smēlāties? Filmējot tieši šo filmu. Filmējot tieši šo filmu. Ceļojāt pa visu novadu. Jā, man vispār tāda nonākšana Aglonā, jo bija tāds ritenis pirms tām. Braucam uz Latgali, es nezināju, ka uz Aglonu. Uz Aglonu. Un mani bērniem sakmiņas, ka mēs no Alberta baznīcas Rīgā braucām svētceļotāju grupu, bērniem uz Marijas 15. augustu. Kāds 2 reizes, jā, bija tādi bērniem, kur zārdos kaut kur nakšņojā un kaut kas tāds. Un es saprotu, ka es esmu nonākusi Aglonā.
un mēs braucam garām, jā, un ir tā Aglona bazilika, un man tā, mums aktrisei Indrai Borkovskai bija iespēja, viņai bija viena brīvdiena, viņa aizgājas dievkalpojumu vakarā, kā es viņu apskaužu, es arī gribētu, jo man kaut kā tā. Bet ritms ir tāds, kas saprotu šodien arī. arī. Diemžēl tāds, jā. Mēs arī tagad 10 vakars jau pāri, jā, kāds dievkalpojums vakarā, jā. Ļoti. Un mēs bijām brīnišķīgi, jā, un mums bija milzīgs pacelājums, mēs bijām pie Vijas kudiņas maizes muzejā, mēs izcipām maizi, mēs pavadījām tur 1,5 stundu. Mēs izgājām visi tā kā metri virs zemes, mēs visi bijām tik emocionāli pacelāti. Un mūsu aktrisē, kas ir grieķiete, kas latviski nerunā, bet viņām bija tāda saskaņa, ka Vija par kaut ko teica, un pēc tam mūsu kaķa apmēram to pašu, kaut gan viņai nav tulkots. Un tā bija tāda harmonija starp viņām. Un mēs nācām atpakaļ, visi tādi lidojoši, Vijai milzīgs paldies, jā, tas mums bija, ja mums tiešām bija pirmā filmēšanas diena, tad mums bija tā diena, ka mēs kaut ko mēs varējām izmantot laiku, aiziet uz to muzeju, mūsu, jā, kolēģīti šito organizēja, un tas bija tik, jo man bija tik daudz darba, es negribēju iet, es saku, nē, un es laimīgi, ka man pierunāja kolēģi, bet es aizgāju, un tas bija tā, jā, un maizīt jūs redzējāt mūsu uzcepto. Jā, un ļoti garšīgi es redzētu, jā, mēs domājam, ka mēs noēdam rekvizītus. Tad pateica, ka tā bija speciāli cepta. Jā. Pārskatot mazliet kadrus, redzējām vienu kadru, kad ir māja, kurā ir dažādas ikonas. Jā. Un gultā ir vīrietis slims, un šī galvenā varone, tātad viņiem stāsta, tie bērniņi skatās. Un pamanīju, ka viņš ir, teiksim, pie sistēmas. Kurš laiks ir filmā? Šis laiks. Mūsdienu laiks. Skaidrs, tāpēc man tā uzreiz tā iekritās, jo man likās, ja kad es dzirdu vārdu Sibīrija, man uzreiz liekas, ka tas ir tās, pēckara periods. Nē. Skaidrs. Nē, tas ir mūsu dienas, bet, tāds nomaļa vieta, jā. Un tāpēc režisors arī par kostīmiem, jā. Ka viņš grib, lai tādi nemoderni tādi, mums ir arī tad solīdie vīri, zinātnieki un ārzemnieki un tā. Tie ir tā, bet tā apkārtējā tie cilvēki, kas ir apkārt, viņi ir tādi, jā, nemoderni. Un nemodernus uztaisīt ir grūtāk nekā modernus. Jā, es par to arī runājam. Jā, droši vien mēs vēlāk kontaktus arī dabūsim, kā valsts iedzīvotāji varētu zvanīt gadījumā, un bērniņos ir kāds lakats un tā, ko domā izmest. Pirms izmešanas padomāt, varbūt kādreiz var iemūžināt filmu. Jā, jo... Jums pašai sižets filmas patīk? Jā, patīk. Filma par mīlestību. Par mīlestību. Lai arī viens saka par vīrusu, otrs saka par mīlestību, viens saka par attiecībām. Man liekas, tur tas viss ir par attiecībām. Tāpēc es saku par mīlestību. Liels paldies jums, veiksmīgs un radošam un turpmākajās filmās. Ar nepacietību gaidīsim Namaja Gredzenu, par ko tik daudz runāts. Un diezgan daudz arī skatāms. Jau daudz diezgan skatāms. Bet tas ir tāds, Mums arī prieks iepazīties ar tik, teiksim, pieredzes bagātiem cilvēkiem, jo apējot jūsu visu, teiksim, to darba kolektīvu, kur ir gandrīz 40 cilvēku, ir ko parunāt, ir ko pasmelties, ir ko apbrīnot, un ir kam novēlēt. Paldies. Lai turpmākais radošums un lai citās filmās ar to rekvizītu, ar tiem tērpiem būtu, ar tērpiem, ne rekvizītu, tērpiem būtu tikpat viegli, kā Aglodā. Jā, Aglonā tiešām. Paldies. Nevar noliegt, līdz šim ir ļoti patīkami sadarboties ar Aglonas iedzīvotājiem. It was amazing.